mūsdienu tas sapņa auglis varbūt tam katram cilvēkam aizvietot iztrūkstošo zobu ar implantu. Kas ir mūsdienās zobu implants? Implants varētu būt optimāls risinājums tādos gadījumos, ja trūkst, piemēram, kāda viena zoba, ja? Lai tad tādā veidā, kā viņš atsevišķi viens pats ir zaudēts, tādā pat veidā mēs viņu atjaunojam kaulā, ieliekot implantu, kas ir tāds kā saknes aizstājējs zobam, un pēc tam, kad tas ir izdarīts, tad izveidoties sasaistē ar implantam ar kaulaudiem. Pēc 2-3 mēnešiem, tas arī ir individuāli, kā tas ir iespējams, uz tā tiek gatavots kronis. Implants pats tiek ielikts konkrētā cilvēka kaulā. Ja? Šeit es varu jums parādīt, šeit ir cilvēka kauls, un te ļoti interesanti parādīt šajā zīmējumā. Šī ir saknes daļa, kas būtu konkrētam zobam, ja viņš būtu kaulā iekšā. Un šajā gadījumā implants ir šī daļa, ja šī zoba nav, ko ievieto kaulā, kas funkcionē kā nākošā atjaunojamā zoba sakne. Mūsdienu zobārstniecība nav iedomājama bez zobu implantēšanas, kas ir funkcionālākais, estētiski pievilcīgākais zobu rindas atjaunošanas veids. Zobu implantēšana ir zaudēta zoba atjaunošana. Implantu sistēmas ir ļoti dažādas, un pārsvarā viņi visi ir gatavoti no titāna, kas ir materiāls, kur nav alerģiskas reakcijas cilvēku organismā. Šeit ir zaudēts zobs, bet šeit mēs redzam, ka tiek kaulā ievietots implants, kas ir zaudētā zobas saknes aizvietotājs. Ja? Šeit ļoti labi tas uzskatām redzams, kā tas izskatās. Ja? Pirmajā etapā, tas ir ķirurģiskais etaps, tiek ielikts zoba implants. Tad, attiecīgi, paejot 2, 3, citreiz 4 mēnešiem, veidojas implanta sasaisti ar kaulu, un tad pēc tam uz implanta tiek gatavots kronis. Un tā pozitīvā lieta ir tā, ka šis zobs ir zaudēts un tiek atjaunots neaizskarot un neiesaistot pārējos blakus esošos zobus. Implantēti zobi vizuāli un funkcionāli neatšķirās no dabīgā zoba, un pareizi kopti tie kalpos ļoti ilgi, bet tie nebūtu nav vienīgie ieguvumi. Pirmkārt, tas, kad mēs iegūstam estētiskāku rezultātu. Otrkārt, mēs arī neiesaistam zaudētā zoba atjaunošanas gadījumā apkārtējos zobus. Implantus arī lieto tādos gadījumos, kad cilvēkiem vispār ir zaudēti visi zobi. Un, lai tad fiksētu izņemamās protēzes un cilvēkiem būtu daudz vieglāk dzīvot un drošāk dzīvot, tad kā fiksācijas elementus izmanto implantus, uz kuriem tad balsta izņemamās protēzes. Arī tāda metode ir. Jebkuram pacientam ir iespēja piemeklēt viņam piemērotāko protezēšanas veidu, ņemot vērā arī viņa materiālās iespējas. Man savi zobi tikai 3. Man ir augšā plata un apakšā plata. Bija tā, ka te nevarēja pat aiztaisīt muti ciet, ka uzreiz sāpēja, viss sāpēja. Nu, tad man tur novīlēja, teica, mēs vairāk tur augšā nevaram novīlēt. Pilnīgi domāt, ka tur nemāk izstāstīt, kā tas. Jo reizēm ir nepieciešama atkārtota vizīte, lai apskatītos, kur vēl vajag pievīlēt, apskatīties, vai visi zobiņi kožās pareizi kopā. Un parasti vajadzētu pēc laika tomēr būt uzlabojumam. Tātad secinājums viens, ka tomēr ir svarīga iestāde un profesionāls, kas veic šo platīšu izgatavošanu, tā ir? Jā, ļoti svarīgi ir zobu laboratorija un tehniķis, kas strādā, jo tomēr jāatcerās, ka zobu platīte balstās uz smaganu un bieži vien tas tomēr ir nepatīkami ēdot, ka jūt to atbalstu un ir sāpīgi. Šajā gadījumā var ieteikt, ja budžets atļauj, domāt tomēr par zobu implantiem, kas dod papildus atbalstu zobu platei. Šobrīd ir pienācis laiks doties mums uz Latvijas aptieku, palūkoties, kādi produkti ir pieejami un kādus produktus labāk izvēlēties ikdienas zobu higēnai. Viens no svarīgākajiem minerāliem, kas ir jāuzņem zobu veidošanās procesā, ir tieši fluors. Mūsu latviešu ražotājs Grindex piedāvā arī fluora tabletes, Fluoradex, kas ir lielisks zobu profilakses līdzeklis tieši kariesam.
Pēc zobu izšķiršanās fluors ir tas, kas nostiprina mūsu zobu emāliju, kā arī kavē demineralizācijas procesus, lai nodrošinātu tieši mums veselos zobus arī turpmāk. Fluora tabletes darbosies visefektīvāk, ja tās tiks uzņemtas katru dienu, un zāļu ražotājs iesaka tās lietot 250 dienas gadā no vietas, bet tas būtu jāatkārto arī katru gadu. Viens no homeopātisko zāļu ražotājiem, franču kompānija Boiron, ir ieviesusi tirgu arī homeopātiskās zobu pastas mūsu zobu tīrīšanai ikdienā. Homeodēna zobu pastas ar citronu, ar anīsu, kā arī ar chlorofilu nodrošina vieglu, bet labu tīrīšanu mūsu mutes dobumam ikdienā. To sastāvā ietilpst gan kliņģerīte, gan mindzāles ekstrakts, gan arī Virģīnijas burvlazes ekstrakts, kam piemīt tieši pretiekaisuma darbība, kā arī ir pievienot ceļtakas ekstrakts, kas domāts nelielu brūču dziedēšanai tieši mutes dobumā. Homeodēna piedāvā arī baltinošo zobu pastu ar chlorofilu tiem, kas vēlas iegūt estētiskāku zobu emālis krāsu, un tas arī ļoti saudzīgi tīra mūsu zobu emāliju. Viens no homeodenta piedāvātajiem geliem ir arī domāts piena zobiem. Viņam ir ļoti patīkams zemeņa aveņa aromāts, lai bērnam būtu vieglāk iemācīties tieši pareizi zobu tīrīšanas paradumus. Mēs Latvijas aptieka farmaceiti kopā ar uzņēmumu Koreg esam apkopojuši visbiežāk uzdotos jautājumus tieši par protēžu kopšanu, kā arī par fiksācijas kremu lietošanu. Tad viens no jautājumiem ir par to, vai zobu protēzes var ikdienā tīrīt ar parastajām zobu pastām. Parastās zobu pastas satura abrazīvās daļiņas, ko ikdienā zobu protēzēm lietot nevajadzētu, jo viņas var atstāt uz šīm zobu protēzēm nelielas iedobītes, kas ir ļoti laba vieta tieši baktēriju augšanai, attīstībai, un līdz ar to var arī rasties nepatīkama smaka no šīm zobu protēzēm. Tāpēc iesaka lietot tieši attīrošās tabletes, kas maigi attīra zobu protēzes, nebojājot to virsmu. Kā viņus pareizi lietot? Tad vissvarīgākais ir tas, ka jūs ielējat glāzē ūdeni tik daudz, lai tas pilnībā nosakt šo zobu protēzi, un tad tikpat kā vienlaicīgi jūs ievietojat gan šo Koreg attīrošo tableti, gan arī zobu protēzi, jo pats svarīgākais ir tas, lai tableti šķīstot ar saviem gaisa burbulīšiem skartu tieši šo pašu zobu protēzi, jo šie gaisa burbulīši ir aktīvais skābeklis, kas arī ir tas, kas notīra zobu protēzi. Viens no galvenajiem jautājumiem, ko mums uzdod mūsu klienti, ir tas, vai, ja šīs zobu protēzes ir jaunas un turas tāpat labi, vai ir nepieciešams lietot šos fiksācijas kremus. Koreg fiksācijas kremu jūs varat lietot arī pilnīgi jaunām protēzēm, jo tas tikai nodrošinās to, ka jūs jūtaties labi. Protēzes tiek nofiksētas, jūs varat droši ēst, dzert un nebaidīties par to, kad protēzes varētu izkustēties no vietas, bet ļoti svarīgi ir arī tas, ka šīs fiksācijas krems pasargā mūsu smadzenes no kairinošu ēdienu daļiņu tikšanas tieši zem šīm zobu protēzēm un starpā ar smadzenēm. Šodien mēs jums sniedzām tikai īsu informāciju par to, kas ir pieejams aptiekās tieši mutes dobumu un zobu kopšanai ikdienā. Bet, lai saņemtu sīkāku informāciju, gaidīsim jūs visās Latvijas aptieka aptiekās. Un raidījuma nobeigumā sakām paldies ne tikai mēs, bet arī mūsu informatīvais sadarbības partners Medicīnas žurnāls 36,6, dāvājot jums tuvāko 3 mēnešu abonementu. Lūdzu. Paldies, es to sen vēlējos, bet vienmēr bija kopums un nevarēju pasūtīt. Paldies jums! Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz tikšanos jau nākamā sestdien, kad runāsim par diagnozi veģetatīvā distonija vai depresija. Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4, Medicīnas sabiedrība ARS un Latvijas aptieka.